Šova ģenerālsponsors Viskas atbalsta Magnum veterinārija un higieniskie paladziņi Sanapet Premium. Naudas balvu dāvā Latvijas Kinoloģiskā federācija. Suns, viesmīlis Argo un viņa draudzene Loreta. Argo, nu nāc guli, netraucē. Arguli, nāču, Argo, nāc guli. Nāc guli. Netraucē man guli, Argo, guli, puika. Nu, beigts, netraucē. Viss miers. Argo, man viss ir apnicis. Es te zubros, bet visi pārējie atpūšas. Paskaties, Argo, cit, pat Pusuls ir ietvītojis, dzeru kvasu un atpūšas. Argo, es arī gribu vismaz kvasu. Argo, atnes man kvasu, atnes, puika. Atnes man kvasu. Atnes. Ai, labs, puika. Bet, Argo, kas tas tāds ir? Es tev teicu kvasu. Es zinu, ka suņiem ar tām stikla pudelēm iet grūti, bet es gribu kvasu. Argo, atnes man kvasu. Ai, labs, puika, malacis, paldies! Argo. Nu, nāc, puika, nāc. Argolīt, tagad vairs vispār mācīties negribās. Varbūt izmācīsies manā vietā. Argo, nesaki. Izmācīsies? Nesaki. Tikai tagad parāda arī pārējiem. Nāc blakus. Nāc. Nu, izmācīsies? Nesaki. Nu, protams, tevi arī apmānīt nevar. Labi, puisīt, tagad iziesim ārā, bet tikai uz īsu mirklīti. Nāc, puika. Argo, kas ir? Ko tu saki? Kādu davu? Kas ir? Nāc! Argul! Nāc blakus, Argul! Nāču, puika! Eju! Argucītī! Arguts saka, ka viņam esot dāvana, ko nodot vienam no žūrijas pārstāvjiem. Argul! Kam? Argulīti! Argucīti! Kam? Viņam? Argulīti! Nāču! Labs, puika, nu mālacīts. Nu, jā, nāc blakus, nāc. Ai, bravo. Argulīt, viņai? Nesaki. Nē? Argulīt, viņam? Nesaki. Viņam? Jā? Nu, man gan tā neliekas, Argulīt. Argulīt, viņai? Argulīt, nu pasaki. Jā? Nu, jā. Kristīna, vai es varētu jūs lūdzu palūgt uz skatus? Arguts saka, ka jūs esat tā, kuri nodod šo dāvanu viņa draugam brālītim. Aiznes brālītim dāvanu. Aiznes dāvanu. Argulīti, aiznes. Argu, nu bet te nav brālīši tur. Argulīti, nu es nedošu dāvanu, viņa nodos, nu paņem. Argulīti, puika, nu. Nāc, puika, nāc. Argulīti, nu, sēdi, Argu, nāču. Ai, labs, puika, malacis. Nu, pasaki, sēdi, puika. Tā, pasaka visiem. Tā. Ai, malacis, labs, puika, malacis. Malacīts, jā. Jā, malacīts, jā. Te draugu, kurš pludmalē šādi te izlīdz. Tā nāciet jūs abi divi mazliet tuvāk man, jā. Un izstāsti, vai ikdienā tu esi tik prasīga un tāda mazliet pat kaprīza? Nu, mums ir tā, ka mēs sadalām lomas. Es viņam dodu gardumus, viņš man dod gardumus. Tāpēc, nu, tur nav tik daudz mans kaprīzums kā mūsu savstarpējā vienošanās. Uz draudzības pamatiem. Tieši tā. Vai ir vēl kādi triki, ko bez viesmīlības šādas te prot Argo?
Protams. Ja? Viņš māk ļoti daudz, viņš māk, kā, bija tagad kauls bija, bet viņam ļoti patīk pienest meitenēm rozes. Ļoti patīk, tas viņam ir tā kā. Tad viņam arī patīk lekt. Kā visiem suņiem viņš var izlekt caur jebkam. Pilnīgi jebkam, un viņam patīk viss. Ko es domāju, tavs stāsts ir video vērts, vai ne? Un redzēsim, ko tad Argo dara mājās. Lūdzu, video. Ernest, man somiņ, hop! Hop! Argoci, hop! Ai, malacis, labs puika! Sēdi. Tagad Argots pasveicinās visus manas draugus. Atā, Argo! Atā! Ai, labs, atā! Ai, malacis! Labs, puika, malacis, jā! Argots prot apsveikt manas draudzenes. Jebkuros svētkos. Viņam vienkārši patīk nest puķītes. Argots, Aines, apmē puķi! Aines! Argocīt, Aines, somiņ, hop! Argocīt, Aines, ai, malacis, hop! Ai, brāva, labs suns! Lūk, kā Argo pasniedz ziedas dāmām. Kristīnas, redz, tu esi savaldzināta. Protams, kā jau visu laiku šajā vakarā. Un pilnīgi skaidrs, ka Argo ir būtībā gandrīz katra latviešu vīriešu sapnis, jo piemēram, hokeja laikā, kurš piensīs āliņus? Suns. Draudzene neapmienāta, kurš ensīs draudzenei puķis? Suns. Es domāju, ka viennozīmīgi ir skaidrs, un, protams, ka brālīte saka tādu paldies, es jau to jūtu, viņš man teleportē, jo viņš noteikti skatās un priecājās. Paldies. Suns, kuram patīk ne tikai sievietes, bet arī bērni. Jā, fantastisks. Tiešām suns, paldies. Paldies, Kristīna. Ārija, jālūdzu. Man ir tāds priekšlikums uzfilmēt to, kā viņš pienes saliņu un aizsūtīt uz Ameriku, uz tiem AMF, uz kurioziem. Jā. Es tādu neesmu redzējusi. Mēs tur visu laiku svētdienās skatāmies, bet tādu es neesmu redzējusi. Es arī sen esmu domājusi, kāpēc tik gudri suņi, tā kā vācu aitu suņi, tiek gatavot tādām, es nezinu, manā skatījumā ne pārāk interesantām nodarbēm, kā tur apsargāt, lūgt. Man liekas, viņiem ir tik daudz vēl neatklātu talantu, kad viņus varētu izmantot. Jā. Un skatītājs zālē uzreiz tik daudz prieka, vai ne? Es kaut ko tādu nebiju redzējusi. Jā, tas tiešām, šai gudrībai ir nākotne. Viņš būs ļoti pieprasīts. Par nākotni, Argo. Paldies, Ārija. Inter, kas tev padomā? Jāatzīst, ka arī vācu aitsuns bērnībā bija mūsu ģimenei, tad, kad es vēl dzīvoju pie mammas un tēta. Ja? Cik jūs bija kopā dzīvnieki, ja nav noslēgums? Ļoti daudz. Viņas laiku mainījās. Vispār bija vienu brīdi bija tā, kad bija vai ne 2 suņi vai 3 kaķi vienā reizē. Jā, kaut kas tam līdzīgs, bet ir pat stāsts vesels. Man mamma stāstīja, mums šis vācu aitsuns dzīvoja būdā. Būdā apsargāja mums tur tā teritoriju un pa nakti viņu laida ārā, viņš pa nakti tur skraidīja visu kaut kur, bet tā viņš pēc būtības bija ļoti dusmīgs un principā neviens svešu klāt nelaida. Un arī tur, bet savējie viņam baigi patika, bet arī jābūt bija ļoti uzmanīgiem, ja? Un tad, un viena ģimene, mēs dzīvojam 2 ģimenes vienā mājā, un tad kaimiņa meitene bija pazudusi uz stundu, daudz pusotru jau, visi jau sāk jau meklēt, kur tā meitenīte pazudusi kaut kur, nav, vispār nav, viss jau bez mazai jāsauc, ir milicija tajā laikā, vai ne? Un beigās izrādījās, kad pie čaļa bija būdā, bija vienkārši diendusu aizgājis pagulēt. Un viņš bija aizgūlies priekšā. Un tāds bija tas stāsts, jā. Tādas man tās atmiņas, teiksim, par šo te suni. Forši. Jā, ļoti labi, jā. Jā, atmiņas no dienas skaistas un jaukas, bet jāatgriež pie ķepām. Ārija? Man trūkst vārdu. Ko mums ir viena zelta ķepa, ar to mēs jūs arī apsveicam, Argo. Un lūk arī otra. Nemaz nebildi jāgaida, jau ir otra ķepa, kas nozīmē, ka jūs jau automātiski iekļūstat balsojumā. Es labprāt dot 2 no manas un brālīšu, bet tā kā ir viena, tad aiziet.
Šova ģenerālsponsors Viskas atbalsta Magnum veterinārija un higieniskie paladziņi Sanapet Premium. Naudas balvu dāvā Latvijas Kinoloģiskā federācija.